Man pazuda alga. Mēģināju saprast, kur tā palika. Atvēru internetbanku un uzreiz arī aizvēru. Dažas lietas tomēr ir labāk nezināt. Un tad es aizdomājos, kas palīdz uzņēmumiem saprast, kur tiek izlietota viņu nauda. Esmu Iegors Podesidņikovs, strādāju uzņēmumā PricewaterhouseCoopers vai PVC, un es esmu auditors. Auditi var būt dažādi. Piemēram, es nodarbojos ar finanšu auditiem. Finanšu audits ir, kad mēs pārbaudām uzņēmumu finanšu pārskatus. Finanšu pārskats ir tas dokuments, kurš parāda uzņēmuma darbības rezultātus pa gadu. To var salīdzināt ar skolnieka liecību. Tikai, ja liecībā atzīmes saliek skolotājs, tad uzņēmums savu finanšu pārskatu sagatavo pats. Iedomājies, cik forši būtu, ja skolnieki arī paši varētu salikt sev atzīmēs. Bet problēma varētu rasties, ja, piemēram, viens ir salicis atzīmes patiesi, bet otrs varbūt ir noslinkojis, bet tās atzīmes sev salika ļoti labās. Pat varbūt labākas nekā tas, kas centies un mācījies visu gadu. Un tāpēc ir vajadzīgs auditors, kurš atnāk un neatkarīgi paskatās, vai tiešām tas, ko uzņēmums sev ir salicis, ir patiesi un atspoguļo viņa darbības rezultātus pa gadu. Vispār pirmā reize, kad es uzzināju, kas ir auditors, ir, kad es sāku strādāt par grāmatvedi. Tad es uzzināju, ka ir tādi auditori, kas var atnākt un pārbaudīt, ko es esmu sagrāmatojis un kādus gada pārskatus esmu sataisījis. Mūsu profesija iet caur tādam ļoti lielam izmaiņām, un viena no aktuālākajām tēmām ir arī mākslīgais intelekts un tehnoloģijas. Ja agrāk, piemēram, es nezinu, cik 15 gadus atpakaļ, tad ļoti daudz, ko mums vajadzēja ņemt un pārreicināt manuāli, tad tagad to visu dara sistēmas. Tagad sistēma var, piemēram, atpazīt kaut kādas pazīmes dokumentā. Mēs varam ielādēt lielu apjomu ar dokumentiem sistēmā, un tā atradīs visu, ko vajag tajos dokumentos. Un drīzumā auditors vairs nebūs tas, kurš manuāli pārbauda dokumentus, bet kurš pielāgo informācijas sistēmas tā, lai tas var objektīvi pārbaudīt to visu datu apjomu, kas uzņēmumam ir. Augstākā izglītība ir ļoti svarīga, bet nav tik ļoti svarīga, kura fakultāti vai kuru profesiju tu esi izvēlējies, jo svarīgākais universitāte ir tiešām iemācīties domāt un atrast labus draugus, atrast labus kontaktus. Tas ir galvenais, ko var dot augstskola, manuprāt. Un vēl es noteikti iesaku pamēģināt kaut kādu starptautisku pieredzi. Vai nu aizbraukt kaut kur pastrādāt, vai pamācīties kaut kādā starptautiskajā programmā. Bet es noteikti iesaku arī atgriezties Latvijā, lai šeit ar to savu pieredzi padalītos.